Tā, nu te vēl viens pagraba atjaunošanas projekts. Iepriekšējais saimnieks ir diezgan daudz izdarījis un šo to pat diezgan labā līmenī. Mūsu uzdevums jaunajam īpašniekam būs šo pagrabu padarīt normālu, estētisku un funkcionālu. Pēc brīža arī izstāstīšu, kāpēc šis būs ļoti interesants projekts, bet tagad pie lietas. Uzskaitīšu darāmos darbus. Pagraba telpas sienas, pilnīga eklektika un dramatiski liels reliefs. Liksim baltu, nevainīgu kaļķa apmetumu. Grīda. Betons tiks ņemts laukā, jo griezta augstums ir tikai 1,80 m. Taisīsim uz 2 metriem. Griezti. Tiem ir izmantoti 2 padomju laika paneļi. Tie tur visticamāk paliks un atstāsim kā relikviju. Būs tikai jānotīra šis apgraustais putuplasts. Durvis. Taisīsim normālas koka durvis, kas atradīsies tuvāk ārsienai. Un dziļāk būs starpsiena ar vēl vienām siltinātām durvīm. Un kā jau zināms, pagrabs bez priekšnama nav pagrabs. Ventilācija. Izveidosim normālu ventilāciju gan ienākošiem, gan izējošiem gaisam un nodrošināsimies arī pret to, lai peles netiek iekšā. Jā, un re, kur vaininieks, kāpēc pagrabā klimats ir kontinentāls. Un tagad solītā interesantā daļa. Tā kā biezākam zemes slānim vietas nepietiek un pagrabam nav nekāda termo- un hidroizolācijas slāņa, tad pieņēmām lēmumu to appūst ar slēgtas šūnas poliuretānu. Un pa virsu būs nevis zemes slānis, bet gan koka, karkasa, ēka. Jā, var arī tā. Un, ja tev ir vecais labais pagrabs, varbūt vēl nav par vēlu to atdzīvināt. Dod ziņu, apskatīsim objektu klātienē un atjaunosim.